Jā, es pagājušajā gadā pēc ģimenes ārsta un sirds ieteikumu sāku aktīvāku dzīvesveidu. Es sāku apmeklēt sporta zāli. Kas man izbrīnīja? Tur skan mūzika, lai varētu aktīvi vingrot, bet lielākā daļa cilvēku tur ir ar savām austiņām. Ko viņi tur klausās? Es padomāju, ka iespējams kaut kādas motivējošas runas visdrīzāk, ja? Tu tur stangu cel, un tev austiņās tev tēlu balss, tu esi lupat vai vecis? Spied! Nes kas skanētu manās austiņās? Noteikti mans sievas balss. Tu vingrot atnācu uz dirsām skatīties. Jā. Kā viņi to iedomājās? Es nogurs, nosvīts, no piepulas rokas trīts, protams, ka es skatos uz dirsām. Jā. Nesen es tur ieraudzīju savu draugu, ziniet, tāds īsts bērnības draugs, no mazām dienām bijām kopā. Un var sakot, augām kopā, rotaļājāmies kopā, huligānējām kopā, pie meitenēm gājām kopā. Un es viņu nebiju redzējis gadus 15. Nu kā nebija redzējis? Spogulēs viņu redzu katru dienu. Tā es skatos un... Nē. Te vienu dienu es skatos, hei, draudziņ! Un viņš tāds, čau! Iedod kuleciņu. Jā.